Kā katru gadu, arī šogad Lačplēša dienu Rīgā atzīmēs ar vairākiem piemiņas pasākumiem. Ir klāt Lačplēša diena, brīvības cīnītāju piemiņas diena. Savā laikā mūsu strēlnieki mums izcīnīja šo brīvību, un mūsu svēts pienākums ir to nosargāt un šo dārgo dāvanu nodot tālāk nākamām paudzēm. Un ir sācies svētku laiks, un tad ar svētku noskaņu arī doties uz brāļu kapiem, noliekt galvu iekritušajiem karavīriem, sajust piederību ar viņiem, jo mēs esam pēctecība, un iedegt šo svecīti un pateikties viņiem par to, un tālāk ar gaišu skatu nākotnē doties ar lāpām, paņemot šo svēto uguni, šo piemiņas uguni, kas ir brāļu kapos, un iznest cauri pilsētai un nonākt pie brīvības pieminekļa. Pie brīvības pieminekļa 7. ir svētbrīdis. Tālāk šis lāpu gājiens noslēgsies Strelnieku laukumā, kur būs brīvības cīnītāju godināšanas daudzinājums. Tur tiks no šīm lāpām aizdedzināti 2 ugunskuri, kur varēs laicīgie ļaudis sildīties pie šī svētā uguns. Un 9:00 mēs no šī uguns atvadīsimies, mēs viņu uzliksim uz uguns plosta, palaidīsim mūsu likteņu upē Daugavā pie tiem strelniekiem un brīvības cīnītājiem, kur kapvietas mums nav zināms. Un tad aiziesim pie mūri, kur tiek dedzināts svecītes, uzdziedāsim kādu dziesmu, kopīgi sadziedāsimies, un 10:00 atgriezīsimies atpakaļ Strelnieku laukumā, jo tur tad uzstāsies roka grupa Pērkons, līdz 23:00 būs koncerts. Līdztekus piemiņas pasākumiem gan Rīgā, gan Rīgas apkaimēs gaidāmi vairāki koncerti kultūras centros un dievnamos. Kā katru gadu notiks atceres pasākums Sudrabkalniņā. Tur 15:30 līdz ar valsts amatpersonām piedalīsies arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Te par muzikālo noformējumu gādās orķestris Rīga un Rīgas 6. vidusskolas jauktais koris Saule. Kultūras pils Ziemeļblāzma savus apmeklētājus gaida jau no 11:00, kur sadarbībā ar apvienību Latvijas skautu un gaidas pils parkā tiks organizētas dažādas gan sportiskas, gan prātu asinošas, gan intelektuālas radošās darbnīcas. Pēc tam būs iespēja baudīt arī turpat pils parkā uz ugunskatliem gatavotu karsto zupu. Bet 19:00 pils lielajā zālē notiks koncerts, kas veltīts Lačplēša dienai, un tajā muzicēs dūdu un bungu mūzikas grupa Auļi. Kultūras centrs Iļģiciems savus apmeklētājus gaidīs 16:00, kur notiks Lačplēša dienai veltīts koncerts, kurā muzicēs Latgales jauniešu postfolkloras grupa Rikši. Savukārt Rīgas pilsētas centrā mēs aicināsim uz 2 skaistiem koncertiem. 19:00 Rīgas Svētā Pētera baznīcā notiks koncerts Mūsu Tēvs debesīs. Tajā muzicēs virsdiriģents Agitas Ikaunietes Rīgas koru grupa. Pirms vai pēc svecīšu aizdegšanas 11. novembra krastmalām aicinām apmeklēt Anglikāņu baznīcu, kur no 19:00 līdz 22:00 notiks koncerta programma Daugavmalā mierīgs vakars. Te muzicēs Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris Austrums, Latvijas zemesardzes koris Stars, kā arī ērģelniece Kristīna Adamaite, saksofonists Artis Sīmanis un dziedātājs Jānis Kuršaus. Lačplēša dienā aicinām visus atcerēties tos cilvēkus, kas cīnījušies par mūsu valsts brīvību, atcerēties šos vēstures notikumus savā atmiņā, stāstīt par tiem saviem bērniem un būt klātesošiem tādā brīnišķīgā tradīcijā, kā svecīšu aizdegšana 11. novembra krastmalā. Lačplēša dienai veltītos pasākumus atbalsta Rīgas dome, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.